Esmu Madara un šodien es jums pastāstīšu par 2 komponentu materiālu akrilikonu. Ir ļoti daudz dažādu veidu metodas, kā ar viņu strādāt, bet šodien mēs izmēģināsim pašu vienkāršāko, iepazīsimies ar pašu materiālu, ar tā sajaukšanu un strādāsim ar silikona formām, kas ir viena no metodēm. Varat izmantot gatavas formiņas, kas ir nopērkams veikalā, arī pārtikas veikalos, kur var iegādāt kūku formas, vai arī pašgatavotās silikona veidnēs. Pirms mēs uzsākam darbu, es vēlos uzsvērt to, ka materiāls ir videi draudzīgs, nesatur toksiskas vielas, līdz ar to tas ir drošs arī darbam. Jums nav jābaidās par to, ka strādājot ar šo materiālu, jūs kaitēsiet savai veselībai. Materiāls sastāv no 2 daļām. Viena daļa ir šķidrais maisījums, otra daļa ir sausais maisījums. Varētu pielīdzināt pankūkām un pankūku mīklas taisīšanai, tātad ļoti vienkāršs process. Mums būs nepieciešami svari, jo attiecība vienmēr ir pēc svara. 2 trauciņi, kur mēs attiecīgi iesvērsim 1 daļu šķidrot un 2 daļas sausā maisījuma. Sajaucam abas masas un maisam aptuveni 1 minūti, kamēr vairāk nav kunkulīši, līdz viendabīgai konsistencei. Iesveram 2 daļas pulveri, šajā gadījumā tie būs 400 grami. Ņemam otru trauku, iesveram 1 daļu sveķu. Šajā gadījumā tie būs 200 grami. Materiāla sajaukšanai jūs varat izmantot vienkārši kociņu maistāmo vai arī īpaši izstrādātu mikseru uzgali. Rokas var nomazgāt ar ūdeni un tāpatās arī instrumentus noskolējam traukā ar ūdeni uzreiz pēc maisīšanas. Tā. Pēc aptuveni minūtes maisīšanas, kad pārliecināties, lai pie visām sieniņām viss kārtīgi ir izmaisījies, masa ir viendabīga bez kunkulīšiem, lejam to iepriekš sagatavotajās formiņās. No brīža, kad materiāls ir samaisīts, jums ir aptuveni 20 minūtes laiks tā izstrādē. To procesu var gan pātrināt, gan palielināt atkarībā no vajadzības ar kontroles piedevām, par kurām mēs pastāstīsim kādā citā reizē. Tagad mēs izdarīsim šādi te. Patricinot, viens ir tas, kad izsitam laukā gaisa burbulīšus, kas iespējami varētu būt virspusē. Otrs ir tas, ka mēs ļaujam materiālam aizplūst, aizpildot visu formu. Lai izvairītos no gaisa burbulīšiem, izklājam materiālu vispirms ar rotiņu, sasniedzot visas smalkākās detaļiņas. Šobrīd apstājam līdz 1 stundai, kad materiāls būs gatavs izņemšanai no veidnēm. Ir pagājusi aptuveni stunda, un materiāls ir sacietējis, par to mēs varam pārliecināties pie glāzītes vai jaucamā trauciņa. Šādi saspiežot, ja lec nost no sieniņām, tad zinām, ka arī formiņa jau ir gatava izņemšanai no veidnes. Viegli atbrīvojam no visām maliņām.
Materiāls savu galīgo cietību iegūst tikai pēc atbrīvošanas no veidnes. Tas notiek 3 līdz 5 dienu laikā. Bez papildus piedevām materiāls ir ziloņkaula baltā krāsā. Tas, ko mēs šodien iemācījāmies, ir materiāla sajaukšana un tā izliešana veidnē vienpusējā. Rezultātā mēs ieguvām figūriņas, kuras ir iespējams pēc tam apgleznot, tādā veidā iegūstot dažādus efektus, vai arī pievienojot jau uzreiz masā krāsu pigmentus, tādējādi panākot dažādus efektus, bet par to mēs jums pastāstīsim kādā no nākamajiem video.